Tie, kas ir kriptovalūtā, noteikti vēlās uzzināt, kas ir Satoshi Nakamoto, jeb Bitcoin radītājs. Jaunā teorija apgalvo to, ka Jacks Dorsijs, kas ir Twitter līdzdibinātājs, ir Satoshi Nakamoto, jo ir daudz pazīmes, kas sakrīt ar tā laika viņu gan atrašanās vietu, kas bija Kalifornija, gan arī citām lietām. Ierakst komentārā, ko tu domā. Kā jau katru otrdienu, kripto numur 1, šodien 8 vakarā ir YouTube lives. Elons Musks aicina pārbaudīt zelta rezervas Amerikā. Viņš saka to, ka šis zelts pieder amerikāņu sabiedrībai. Mēs vēlamies pārbaudīt, vai tas tur vēl ir. Vīrietis Losandželosā tika aizturēts pēc tā, kad viņš uzkāpa uz Holivudas zīmes. Viņu mērķis bija pavicināt karogu, uz kura bija Solana, viens no mīmkoiniem. Šīs reklāmas triks izdevās uz īsu brīdi, un šis Vigi mīmkoins uzkāpa uz 3,8 miljoniem tirgus kapitalizāciju. Bet prieks bija īsts, pēc tam nokrita pa 75%. Šodien FTX sāk izmaksāt kreditoriem viņu naudu. Pirmajā pārskaitījumi būs nelielās summas, kas ir zem 50 000. Tāpat FTX šodien veica vienu pārbaudas transakciju, kas bija 1 bitcoin apmērā. Hongkongas investīciju kompānijas Asian Holding akcijas pieaug turpat pa 93% pēc tā, kad viņi nopērk 1 bitcoinu. Dodies uz profila aprakstu, spied uz linka un pievienojies kripto numur 1.